Sveiki visiem! Šeit Emīls no FXF ar prognozēm uz tātad 7. jūniju 11. gadu. Un tātad sāksim kā vienmēr ar eiro dolāru. Mums uz doto brīdi, teiksim tā, vakar nekas īsti nenotiek, tad mazas kustības. Ko mēs varam izdarīt, ir iestāties pirkumos no 38. Fibonacci pēc pēdējās kustības, kas sakrīt ar lielo 23. Fibo līmeni. Cena ir 45,20. Tas ir tas cena, par kuru mums tad jāatliek buys, lai iestāties šajā te darījumā. Stops šim darījumam ir jāizvieto aiz mazā 61. Fibo līmeņa. Tātad līdzinās pateikšu precīzi, tie ir 100 punkti. Tas ir tātad stops, un mērķis šim te darījumam ir aptuveni 125 punkti. Tātad stops 100 punkti, mērķis 125 punkti. Tātad tie ir viena pirkumi. Ja jūs tad izdomājat neiestāties šajā te darījumā vai esat nokavējuši viņu, un cena tātad tomēr krīt zemāk, tad ko jūs varat izdarīt, ir iestāties pirkumos no lielā 38. Fibo līmeņa par cenu tātad 44,30. Tad tur izvietot savus pirkumus, un tad stops gan jau ir jāslēp tātad aiz 61. kas ir aptuveni 155 punkti. Tātad diezgan liels stops. Un šim te darījumam ir jāņem vērā, ja jūs no lielā 38. tirgojat, tad, kad cena sasniedz 23. līmeni, jums tātad stops ir jāpārliek pa nulēm. Jo atceramies, jo lielāks mērķis ir, jo grūtāk cenai viņu ir sasniegt. Un ja kad cena jau ir nogājusi, gandrīz vai 100 punktus, šajā gadījumā tie būtu tātad 90 punkti, tad gandrīz 100 punktus nogājusi, viņa šo te signālu jau faktiski ir aizmirsusi. Un ja parādīsies kāds pārdošanas signāls, tad cena var no viņa norēģēt un kristies uz leju. Tāpēc neaizmirstam šajā situācijā. Tad, kad, ja mēs iestājamies darījumā no 38. Fibo līmeņa, tad, kad tiek sasniegts 23. Fibo līmenis, stopu ir vēlams pārlikt par nulēm. Tas attiecas uz lielajiem Fibo, nevis šādu te mazo, kas ir pēc pēdējās kustības. Tas mums tad ir jāzina. Lūk, tad būtībā pagaidām ir signāli pieejami tikai uz pārdošanu. Ir vēl viens, bet tas ir tāds diezgan agresīvs signāls uz pārdošanu tātad no šīs stāvās līnijas. Šai te stāvā līnija, tātad tūlītās attēlošu, tātad šādu te kanālu var zīmēt, var nezīmēt, kas no viņa liels nav. Bet, ja cena pienāk pie šīs te līnijas, tad pārdot mēs varam. Tātad, ja nekļūdos šeit, tātad, ir potenciāls arī tātad uz diverģenciju, kad cena uzkāps līdz pat aptuveni 47, 45, tātad tur varat iestāties pārdošanos no šīs te līnijas. Tātad diverģence tur būs, un mērķis būs līdz šīm te virsotnēm, ne tālāk. Lūk. Labi, tālāk, tātad uz dolārs pret franku, tātad šeit arī cena nekur tālu neaizgāja, diemžēl vakar gaidījām, ka viņa pienāks vēlreiz, tātad pie šīs te atbalsta līnijas, bet viņi to neizdarīja. Ko mēs varam darīt? Atkal sagaidīt viņu pie šīs te atbalsta līnijas, kā redzam, viņai jau ir pietiekoši daudz atlēcieni, tātad viņai mēs varam uzticēties, un šeit tātad ir arī uzlādējies tātad MACD, redzam, ka sērija veida. Tad, kad cena pienāks vēlreiz klāt pie šīs līnijas, mūsu mērķis tātad būs 84,70. Tātad tas ir neatkarīgi, ja viņi kaut vai vēlreiz un vēlreiz liekas, mērķis būs 84,70. Tas mums tātad ir jāzina. Lūk, tātad, iestāšanās darījumā ir no līnijas, precīzi cenu nepateikšu, kāda tā varētu būt, bet mērķis, ir tāda 84,70, un risku vajadzētu izvietot aptuveni kādus 70, 75 punktus šim darījumam, nemazāk, Lūk. Tālāk, protams, ja cena tātad neaiziet līdz šai līnijai un dodas uz augšu un aiziet līdz pat 84,70, tur mēs varam iestāties pārdošanās. Par cik tur būs MACD atstrāde signālam,
Un kā arī atgriešanās pie minimumiem un arī 23. FIBO. Tātad no 84,70 mēs varam atvērt pārdošanas darījumu. Jā, pat būtībā no 84,60, jā, par cik 23. FIBO ir mazliet ātrāk. Stops mums tātad ir jāizvieto 120, jā, aptuveni 110, 120 punkti. Un mērķis šīm te pārdošanām ir tātad zemākā slēgšanās cena. Jā, uz doto mirkli tā ir 130 punktu attālumā. Pēc, ja cena kritīsies vēl zemāk, tad tas arī būs vairāk. Bet stops no tā nemainās. Lūk, šādi te. Tātad ir iespējami gan pirkumi, gan pārdošanas. Vai no 84,60 vai arī pirkumi no šīs atbalsta līnijas. Tālāk, dolārs Kanāda, tātad arī šeit neko mums nav izdarījis, jā, tāda vakara visu dienu tātad svārstījās savā diapazonā. Ko mēs varam uzzīmēt, ir šādu te mērenāku kanālu, tātad Kanādas dolāram, un šādu te horizontāls līmenis. Tātad šeit mums ir diezgan daudz sazīmēts, jā, daudz, kas ir iespējams. Bet uzreiz minēt, kad, ja tiek caursis šis te horizontālais līmenis uz augšu, ņemiet vērā šo te pretestības līniju, ka viņam var dzīt cenu uz leju. Tad pievērsiet uzmanību tam, cik punktus caursit šo te horizontālo līmeni, kas ir par cenu 98,12. Tad ir jābūt vismaz 40 punktiem. Un redzam, ka jau 40 punktu attālumā ir šīs te pārdošanas. Tāpēc, ja cena aiziet šeit uz augšu un nenoslēdzas šeit pat augšā pie šīs te līnijas un krīt uz leju, šeit vairs nekādu pirkumu nav. Tāpēc atcerieties, ja būs īsts caurstiens, tad šeit varēs nopirkt, nebūs īsts caurstiens, nopirkt nevarēs. Bet ko jūs varat darīt, ja negribat izmantot šos te horizontālos līmeņus, tad droši varat atvērt pārdošanas darījumu no šīs te līnijas, vai, protams, drošākais variants ir no šīs te augšējās līnijas. Par cik, ja mēs skatāmies uz šo te cenu kanālu, jā, tad redzam, ka cena šeit tātad nokritās, bet līdz pat atbalstam neaizgāja un dodas uz augšu. Tas mums ir signāls uz caurstienu. Tāpēc drošākais variants ir atvērt pārdošanas darījumu no šīs te pretestības līnijas. Diverģences šeit, diemžēl, mums nav, bet signāls uz pārdošanu tikai un vienīgi no līnijas mums ir. Nu, lūk, runājot par mērķi no šīs te līnijas, arī ņemiet vērā, vai tiks caursis šis te kanāls, jā, vai tas būs īsts caurstiens, un ja būs, tad ņemiet vērā, ka uz atgriešanos ir jūsu mērķis, ne tālāk. Jā, tas mums arī tātad ir jāzina. Stops būs aptuveni, jā, par cik mums nav, kur īsti viņu paslēpt, būs jāizjūt aptuveni kā 55, 60 punkti. Nu, lūk, bet, ja cena tāda krītās uz leju, tad ko mēs varam izdarīt? Ja caurstot šo te horizontu pie atgriešanās mēs varam pārdot, un ja aiziet līdz pat šiem te diviem atbalstiem, tad no abiem mēs viņiem varam atvērt pirkumus. Jā, tad tas ir tādas iespējas mums tātad ir. Attālums no vienas un otras līnijas ir aptuveni 20 punkti, tāpēc jūs varat izvietot pirkšanas darījumu gan pirms šīs te līnijas, un pēc tam izvietot arī vēl vienu pirms šīs te līnijas. Jā, bet stopu izvietot vienādu. Ja jums depozīts neļauj, tad samaziniet lotu apjomu. Jā, tad neaizmirstam izmantot signālus maksimāli. Ja jums ir iespēja manipulēt ar lotu skaitu, jā, tad ar apjomiem savos darījumos, lai sabalansētu tos ar jūsu līdzekļiem. Nu, lūk, labi, tad uz Kanādas dolāru, tad, kā sapratām, pirkumi no šiem te atbalstiem, risks. Tātad ir jāizvieto aptuveni, jā, varēšu pateikt tikai aptuveni, jā, tad 96,30 par šādu cenu, jā, nav liels risks, jā, tad 96,30, jā, tie ir tālākā līnija, tad tas 60 punktu, tuvākā tie ir 40 punktu, tad tie ir normāli. Nu, lūk, un mērķis abiem šiem te pirkumiem ir atgriešanās līdz šim te horizontālajiem līmenim, tātad 97,50, tātad tas ir mērķis. Nu, lūk, tālāk, Austrālijas dolārs, tātad pilnīgi tas pats, kas vakar saglabājas, ir jāsagaida caurstienu vai nu uz augšu, vai nu uz leju, lai mums varētu iestāties darījumos. Ja caurst uz augšu,
Tad pie atgriešanās pērka mērķis augstākā slēgšanās cena, risks zem iepriekšējās korekcijas vai aiz 61. FIBO, bet uz augšu pējoši mums tur viņš laikam nebūs iespējams, tāpēc zem iepriekšējiem zemākajiem punktiem. Ja caurst uz leju, tad pie atgriešanās pārdodam mērķis zemākā slēgšanās cena, risks virs iepriekšējiem virsotnēm vai aiz 61. FIBO līmeni. Lūk tā, tas tad ir Austrālim, nekas sarežģīts. Jaunzēlandes dolārs, tātad, kā jau vakar gaidījām, tātad šeit mums bija pārdošanas no šīs te kanāla pretstības, redzam, ka cena atgriezās līdz pat šim te tātad horizontālajam līmenim, kuru mēs tad pirms tam gaidījām, galvas un pleci pārdevām, bet diemžēl ziņas caurst šo te līniju. Šeit mums tad bija iespēja iziet ārā par nulēm. Bet, ja mēs šeit pārdevām un šeit vēl neesam fiksējušies, gaidījām līdz kanāla atbalstam, tā kā ir arī pilnīgi pareizi darīt, tad ko mēs varam darīt? Mēs varam pievienoties vēl no šī te tā saucamā potenciālā kanāla. Tātad šeit ir potenciāls uz jaunu kanālu. Un šeit tātad vēl ir arī horizontāls līmenis. Tātad par cenu 82.10 mēs varam iestāties pārdošanās. Tātad tur ir vēl viens signāls. Tie, kas pārdeva no 81.75 risku izvietoja virsotnēm, un ap 82.10 mēs atkal varam iestāties pārdošanās, un mērķis būs atgriešanās līdz kanālam, jo šeit tad mums ļoti iespējams, ka būs īsts caurstiens, bet arī ņemiet vērā tam, kā noslēgsies sveces. Ja nebūs īsti caurstieni, tad, protams, varam mērķēt līdz pat šī te kanāla apakšai, potenciālā kanāla apakšai. Ja būs caurstiens, tad tikai līdz šī tā esošā kanāla atgriešanās punktam. Lūk, tas būtībā ir arī viss, kas ir pieejams uz Jaunzēlandi. Tad jāsaka paldies par uzmanību, neaizmirstam apstīties tātad fxf.lv mājaslapā sadaļā fórums, tad viss šīs te prognozes, tad tur viss būs sarakstīts, parādīts un aprakstīts, kā izvietot savus darījumus. Paldies par uzmanību, veiksmīgu jums tirdzniecību un dienu!